Asinītis gāž lielu vezumu, bet apgāzt mani vari tikai tu. Es nezinu, vai tā tam vajag būt, bet mana sirds pret tevi kaut ko jūt. Sveiki! Mēs esam otrā klasē, un šis ir GVV-TV. Šogad otrā klasē mācās 20 meitenes un 20 zēni. Mēs esam draudzīgi, mīlīgi, gudri, izglītīgi, jauki, pieklājīgi, asprātīgi un interesanti. Šogad mums bija publiskās runas. Un mēs balsojam par 15 vislabākajiem. Tās tika prezentēts Ozolos. Klausītāji bija skolēni, skolotāji un strādnieki. Skatīsimies. Latviešu valoda attīstās un mainās. Jauniem laikiem, jaunām tehnoloģijām un jauniem atklājumiem ir nepieciešami jauni vārdi, pie tām bieži saknes ir līdzīgas citām valodām, piemēram, franču, angļu, krievu un vācu. Ir savādi, lai domātu, ka mēs dzīvojam kabinē 6 nedēļas mežā pie pilsētas, kad nav ļoti pazīstama. Varbūt jūs varētu pamēģināt vienu dienu vai divas, es zinu, ka Sandra paņems mums telefons. Vienu dienu iziet bez telefona, jo 40% no Amerikas cilvēkiem nevarētu to izdarīt. Bet tāpēc es šeit braucu uz Gardē, lai uzlabotu savas latviešu valodas prasmes. Notis skan man visapkārt. Mūzika kļūst skaļāka un skaļāka. Harmonijas skan pār mani kā Baltijas jūra, un es esmu smilts. Visur, kur skatos, ir redzams puķes un bizes, raibie svārki un raksti. Man apkārt stāv tauta, stāv dziesma, stāv Latvija. Bet tomēr mēs bieži aizmirstam domāt par dzīvi un skatīties no citām perspektīvām. Lāči dzīvo uz maziem ledus klucīšiem, un pingvīniem pat nav kur dzīvot. Jā, mums pašlaik ir ļoti labi. Bet kādam kaut kur pasaulē, varbūt mūsu vecumā, vajag mūsu palīdzību, lai viņam būtu veselīga dzīve pilna ar iespējām. Pēc 25 gadiem es ceru, ka latviešu valoda vēl būs dzīva Amerikā. Centīsimies panākt, lai mūsu bērni var piedzīvot to pašu tautību, ko mēs varam. Pirmā lieta, ko es dabūtu priekš Garzē, ir viena liela flotē ar EasyGo Express L6, kā mēs to saucam, viens Sandra mobīlu. Valoda ir saistīta ar tautību un kultūru, bet ja mums nav valoda, kas mēs esam? Esmu laimīga, ka es mācos šajā skolā, jo es esmu iemācījusi par dažādām kultūrām. Katrai kultūrai ir savas tradīcijas, spēks un nacionāls ēdiens. Es nezinu par jums, bet es palču latviešu sabiedrībā visu savu mūžu, un es ceru, ka jūs darīsiet to pašu. Īstenībā mēs nezinām, kāda būs pasaulē pēc 100 gadiem, vai 10, vai pat 2. Bet mēs esam nākošā paudze, un pasaules nākotnē ir mūsu rokās. Kas ir virtuāla realitāte? Mēs esam virtuāli. Paldies, Rolands Simons. Sveiki! Šogad otrās klases valodas stundā mēs mācījāmies par dažādiem sakramvārdiem. Piemēram, mazs ķirītis skāž lielu vecumu. Mems kā zivs, skrien kā vējš. Katrai ziemai sava vasara. Katrs pats savas laimes kalēs. Tagad mēs jums parādīsim dažus sakramvārdus un piemērus no Garzera dzīves. Paskatīsimies. Balējam neguļam, balējam neguļam, balējam neguļam, balējam neguļam, balējam neguļam, balējam neguļam, kurinam, kurinam, līdz rītām izturam. Balējam neguļam, balējam neguļam, balējam neguļam, balējam neguļam, balējam neguļam. Lēnāk brauksi, tālāk tiksi. Labrīt, brāļu māsas! Pārbaudīsim, vai jūs esat visi ieradušies. Lijāna un Dāvis. Jā. Ļoti labi.
Andris un Anastasija, ir. Dārijus un Dārija, ir. Aleksandra un Tomas, ir. Dārija un Līva, jā. Vilnis un Anna, ir. Laila un Andris, labrīt. Un Andris un Anelīte. Ļoti jauki, jūs visi esat klās. Uzņemsim fotografiju. Viņas mati ir tik traki. Ko viņi velk? Tas krekls bija modē pagājuši gadu. Tas krekls nesaskan kopā ar viņu biksēs. Tas bikses pat viņai neder. Viņas kurps ir tik nesmokas. Un apskaties to lūkrās. Daudz meitenes. Otrā acī skabanu redz, savā acī baigļu neredz. Labrīt, Sandra! Labrīt, puiši, labrīt! Kā tev ir? Man ir ļoti labi. Saulīt spīd, jūs smaidat. Brīnišķīgi diena. Vai tu lūdzu pateikt kādu sakamvārdu? Un piemēru no dzīves. Skatoties uz šo situāciju tieši tagad, es domāju, man nāk prātā, ka draudzība ir dārgāka par zeltu. Jā. Jūs esat labi draugi visi, ne? Jā. Jā. Atcerēsimies to. Draudzība ir dārgāka par zeltu. Nu, kur jūs ejat? Mēs ejam uz pusdienām. Vai jūs gribētu, lai es jūs pavizinu? Jā, tas paldies. Un man ir aizmagā. Nē. Nu, esam gatavi? Jā. Jā. Labdien! Šogad otrā klase ir ļoti talantīga. Piemēram, daži ļoti labi prot spēlēt instrumentus. Daži prot labi dziedāt. Daži prot labi dejot. Paskatīsimies, kā gāja talantu vakarā. Saule aust pār Latviju. Vai Latvijā ir jūru? Jā, ir liela gara jūrmalā ar kāpām un halburiem. Ieraug Latvijas skaistumu. Šī gada pērkonīšu uzzināšana ir noslēgusies un par uzvarētājiem kļūst Rolands Teivāns un Laila Tērmans. Sveiki! Mēs esam GVV TV. Mums nesen bija beztalantu šovs. Bija ļoti daudz interesantu priekšnesumu. Arī no otrās klases bija 3 priekšnesumi. Skatīsimies! Mēs esam īstie džentlmeni, tātad lūdzu esiet klusi, kamēr mēs baudam vakariņas, lūdzu. Paldies. Pēter! Labvakar, Tom! Kā tev? Labi? Sveiki! Wow, tagad tu redzi, mums ir vislabākie aktieri, vislabākie pianisti un īsti džentlmeni. Mēs šovasar ne tikai iemācījāmies publiskās runas, saka vārdus, bet arī iemācījāmies jaunas un idejas. Jā, mēs sakombinējam amerikāņu dziesmu ar latviešu pērkonīšu ducināšanu un sanāca flashmob. Tagad skatīsimies! Yeah.
Diemžēl 2016. gada GVTV raidījums iet uz beigām. Bija ļoti jauki vasara kopā ar jums visiem. Un GVTV ziņas mēs noslēgsim ar 2. klases dziesmu pie ugunskura. Manas cīnīties kā lielu vezumu. Atā! Kā mums tagad būt, ja mūsu sirdis mīlestību jūt? Cīnīties ar lielu vezumu. Pagājušā ugunskurā mēs nepaspējām nogāzt lielu vezumu. Tas mazs cīnītis bija pa maz. Tātad es aicinu visus dziedāt līdz maz cīnīties kā lielu vezumu. Tā ir pirmā. Maz cīnīties kā lielu vezumu, bet apgāzt mani vari tikai tu. Es nezinu, vai tā tam vajag būt, bet manas sirdis pret tevi kaut ko jūt. No nevienām, ja izvērt gribētu, tad mani noķert spētu tikai tu. Es nezinu, vai tā tam vajag būt, bet tavas sirds pret mani kaut ko jūt. Maz cīnīties, kā lielu vezumu, bet apgāzt mani vari tikai tu. Ko darīt mums un kā mums tagad būt, ja mūsu sirdis mīlestību jūt? Maz cīnīties, kā lielu vezumu, bet apgāzt mani vari tikai tu. Ko darīt mums un kā mums tagad būt, ja mūsu sirdis mīlestību jūt? Maz cīnīties, gāž lielu vezumu, bet apgāzt mani vari tikai tu. Es nezinu, vai tā tam vajag būt, bet mana sirds pret tevi kaut ko jūt. No nedienām, ja izbeigt gribētu, tad mani noķert spētu tikai tu. Es nezinu, vai tā tam vajag būt, bet tava sirds pret mani kaut ko jūt. Maz cīnīties, gāž lielu vezumu, bet apgāzt mani vari tikai tu. Ko darīt mums un kā mums tagad būt, ja mūsu sirdis mīlestību jūt? Maz cīnīties, gāž lielu vezumu, bet apgāzt mani vari tikai tu. Ko darīt mums un kā mums tagad būt, ja mūsu sirdis mīlestību jūt?